Aujārs, bet franciski izrunā gužāri. Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties. Uztaisīna pļavu! Vēlna pādiņa. Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Raimonda Paula dziesmiņa. Māte. Māt, atkal logā zvaigznes spulgo. Vēlo. Nebāzies visām pudelēm par kotu. Погоди, маны. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы все в порядке. Это мой груз, да, у него право. И так все в порядке. Tavs tēvs kādreiz ganīja govs. Te ir mana dzimtene. Interesanti, man kā vēsturniecei. Interesanti, tev kā vēsturniecei šodien. Interesanti. Mums kā dīdžiem. Jā, bet... Aizskatu sarunas, protams. Jā, no Jāņa orķestris īstenībā. Ko lai saka, nu... Mums īstenībā vajadzētu tiešām, nu... Ja tās viss tiesas pirms, tālāk. Bet ja tā padomā, mēs visu laiku īstenībā, ja jūs brīnaties, ka es saku, ka tagad Jāņos, nu, es tagad Rīgo atklāšu to visu. Kāpēc es runāju visu laiku tik daudz un tāpēc, lai vienkārši, nu, nav nekāda tāda, nu, kā krievi teiktu, nu, говно, nu, totāli, ja. Lai nav, tad tas vienkārši kāds 6-10 reizes saka, kam tā ir, kas tā pa grupu, kas tas pa dziedātāji, kas viņu izpilda, kad, nu, vismaz 300 gadā, vismaz kāds 100,000 reizes to pasaku, visu laiku, un saku, kas tas pa dziedātāji, kas tā pa grupu, pasaku arī visu laiku, pasaku, kur viņa radusies un kas tā tālāk, un kuras valsts viņi ir, kas viņus dzied, par līderiem, par grupas līderiem, par bundziniekiem, par ģitāristiem, par basģitāristiem, par es nezinu, koklātājiem varbūt arī. Nu, protams, latviešu cīsā, protams, jā. Par galvu, par arī vokālistiem. Nu, viss, principā, visu to saku, un tāpēc arī es runāju. Īstenībā, lai nekāda baigies nebūtu. Tagad zvanat man uz drošu uz numuriņu, ir īstenībā arī zvanīt uz mūsu otru vētras tauruni 284-8401-7, protams, varat zvanīt, ja mums ir aktīvs taurunis vēl kādas ļoti, tā pārdaudz stundas, mums taurunis ir aktīvs, varat droši zvanīt. Arī, protams, meklēt mājaslapā webs.com, of course, un jā, zvaniet droši, nekautrējieties uz numuriņu 284-8401-7 vai arī uz mūsu tauruni vētras, kas šobrīd ir galvenais. Nu, īstenībā, vieglāk atcerēties 284-8401-7, tos īstenībā varētu uzstādīt rekordu, cik ātrā laikā es varu nosaukt. Pārim cipari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciparus, cik es varu nosaukt ilgā laikā. Īstenībā, davai, rīkojam ēterā tādas mazās Līgo
Līgo sacensības. Ar citu īstenībā mēs arī varētu balvu izgodot īstenībā oficiālo KHL ripu īstenībā. Jo man viņas divas, es varētu kādu dāvināt. Bet, protams, kaut kas būs pretī, jādod kaut kāds, es nezinu, pantiņš, kas novēlams, es vispār. Un tad ar visur DJs tomēr var nokārtot, kā šī balva nonāks pie jums iespējams. Bet, ja jūs gribat, tad varat tūlīt pat zvanīt uz numuriņu 284-840-17, ja jūs gribat, lai šie sapņi piepildās. Jo Stop FM kā nekā ir vienīgais Latvijas Spreaker radio, kurš ir aktīvs pagaidām un kurš nebaidās teikt, ko domā īstenībā, un mēs sākam pilnībā visu. Jā, tas bija Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestris, Saljūra Daugumiņa Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestris. Īstenībā šī dziesma radās diezgan, īstenībā bija doma jau diezgan sen, laikam, cik es par šo dziesmu, jo tur tāds viens speciāls instruments, tā kā, grab, ja? Tā smuki, jā, un pats Jūras Kalkuls šīs grupas Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestrā, kā saka, līderis, pats galvenais vilks no visiem vilkiem un arī no viens vilcems īstenībā. Jā, tā viņi tagad tāda jauna tā kā banda, jā. Pievākuši ar skatu 2 cilvēki. Jā, īstenībā meitena puisi, īstenībā pirmā, kā jau paši Dzelzsūks sauc, vai kā pats Jūras Kalkuls teica, pievienojusies mums viena vilcena. Īstenībā tā arī varētu teikt, tāpēc, ka tas ir Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestris, un īstenībā, jā, bet Līgo, zvanat uz numuriņu, vai arī rakstat mums čatā, čats mums ir aktīvs, jau 2 stundu, īstenībā, un, jā. Tā. Lai kā Līgo domāja, jā. Īstenībā mēs tagad spēlēsim Dzelzsūks. Vēl vienu. Tagad Dzelzsūks. Jā, Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestris. Jeb kā īstenībā oficiālajā rakstīts Dzelzvilks Jāņu Jāņu orķestris. 2 vīra Līgaviņa. Zvanat, tālrunis, kā mūsdienās, 21. gadsimtā sauc par iPhone, par telefonu, vai vienkārši par telefonu. Un par MacBooku vai kaut kā tā. Principā nav jākāds starpība, zvanat un rakst arī starpība. SMS arī varat rakstīt 284-840-17, vai arī vienkārši klausies radio starpība. Tas arī mums nodara. Un jā, kāds ārā laiks īstenībā Rīgā līst, gan arī praktiski visu dienu īstenībā. Kā es to zinu, tāpēc, ka man ir reportieri, nē, tas nav DJs Tomermans, man ir citi reportieri no Rīgas, kuri mani tā kā informē, jā, citi mums ir reportieri īstenībā, 2, kuriem vārdus neatkāršu, viņi paši gribēs atkāršu vārdus, bet īstenībā jūs viņus ļoti labi zināt. Bet man ir ļoti daudz apsveikumu, man īstenībā kādi no 2 cilvēkiem, no šiem 2 cilvēkiem man ir apsveikumi tieši Stop FM ēterā, mēs viņus palaidīsim. Tā kā, priecājieties. Jā, 2 vīra Līgaviņa Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestris, jā. Bet mums ir īstenībā kopā, ja saskaita, 3 apsveikumi, 1 kopīgais un 2 tāds. Jā, gan jau, ka jūs paši atpazīsiet šos cilvēkus, kuri šajā ierakstā runā, principā, bet īstenībā tie ir reportieri un Stop FM pa brīvo viņus dabūja. Īstenībā viņi diezgan sen īstenībā reportieri bija. Un īstenībā nevis reportieri, bet kā es saka, jā, bet 4 sekundes garš ieraksts. Tu jau patikan zināji, traka galva apstādinām. Apstādinām Dzelzsūks Jāņu Jāņu orķestri. Bišķiņ apstādinām, tā. Un
Let's play. Jā. Tā, pagaidiet. Tūlīt mēs uzliksim atkal no jauna. Pagaidām, tas nav īstais. Jā, bet Radio FM paliec kopā ar Radio FM. Vīra līga viņa nāc ar mani uzdancot. Tā, mēs atskaņosim 4. gabalu, kurā ir teikt priecīgus līgos vietas. Jā, to jūs redzēsiet arī. Vēlāk pilnā atskaņojumā, bet, protams, apmēram līgo kā vienmēr, lai līgojam, lai svinam. Par DJ tomēr man gan es nezinu, bet mēs tu ar mani, kā saka, dārgais, klausītāji. Līgos nezinu, kā DJ tomēr man, vai viņš pievienosies mums, vai viņš nepievienosies. Tā jau DJ tomēr man. Jā. Bet, kas es būšu par cilvēku? Jā, arī DJ tomēr man neapteiksim līgos atkos tik ārsies ar DJ tomēr man. Protams, nezvanīsim DJ tomēr manam, gan kā, zinām, DJ ir aizstāvim. Un es arī stācīšos aizstāvim īstenībā, jo man pēc 10 minūtēm viena baigi svarīgā lieta jādara. Nekas tāds svarīgs nav, bet, jā. Ievietojam arī draugos mūsu koordinātas, mūsu visu, bet, protams, arī neievietojam, kur, tātad, mums šobrīd neviens neskatās, bet, jā, tiekamies nākamajā dienā. Radio FM Chamberlain un Indijā. Yeah! Čau! Radio Stop FM. Lai līgojam, lai svinām. Ceļāņu karā!